Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Visi brāļi un māsas islāmā, un labdien, labvakar, labrīt visiem pāriem, kas skatās šo video. Es iesaistīju šo video, lai izteiktu pāris komentus par sižetu, ko es šodien nostījos, 3 dienas vecu sižetu, Delfi LV vai Rīgā būvēt mošeju, kurā labākos demokrātijas un vārda brīvības tradīcijās tika uzaicināti 2 lielākie Latvijas islamofobi, tā saucamais profesors Taivāns, kā islāma eksperts, kurš ir tumsoņa pilnīgais, un Edvards Ratnieks, kurš ir Rīgas vecumairs. Viens no daudziem ierēģiem, kurš aizies vēstules mēslainē, tāpat tā kā atnāca. Un, protams, netika uzaicināts neviens to pašu studentu kopienas pārstāvis no musulmaņu zemēm, kur tiek noliet dubļiem šī raidījumā. Netika uzaicināts, protams, neviens Rīgas vai Latvijas musulmaņu biedrības pārstāvis. Netika uzaicināts neviens, kuram ir, ja ne pozitīva, vismaz neitrāla vai, teiksim, tā taisnīga attieksme pret islāmticīgajiem Latvijā. Bet nu ne par to ir runa. Es gribēju klarificēt pāris lietas, kuras izteica Taivāns, kurš tiek uzstīts Latvijā par islāma ekspertu, bet, kā jau es teicu, viņš ir tumsoņi. Un tas ir man kā islāmticīgā pienākums, ka tiek teiktas runas meli par manu reliģiju, pateikt, ka tie ir meli un pateikt, kā ir īstenībā. Un man islāms nav jāaizstāvs, islāms ir perfekts. Tāpat kā man nav jāaizstāv tie, kas seko islāmam, tāpēc, ka mēs neesam perfekti, mēs pieļaujam kļūdas. Bet, kad tiek runāts pilnīgās muļķības, tad, es nevaru noklusēt. Profesors Taivāns teica, ka islāmticīgie, un ka mums tāds koncepts mūsu reliģijā veids svētceļojumu, hadžu, citēja, kā viņš teica, hadžu svētceļojumu uz Eiropu, kā savā laikā pravietis Muhameds veica hadžu no Mekas uz Medinu. Pirmkārt, un mērķis ir Eiropas islamizēšana un pakļaušana un tā tālāk. Pirmkārt, hadžs tiek veikts 12. un tikai 12. mēnesis kalendāra mēnesī un tikai uz Meku. Tas, ko veica pravietis Muhammad no Mekas uz Medinu, saucās hidžra, un profesoram to vajadzētu zināt. To, ko zina jebkurš 5-gadīgs muslima bērns, kurš mācās medrasā. Hidžra tiek veikta tikai un vienīgi no neticīgo zemēm uz islāma zemēm, lai pasargātu sevi, savu dzīvību, savu reliģiju no neticīgajiem, ja viņam draud briesmas viņa dzīvībai un veselībai neticīgo zemēs. Un nekad hidžra netiek veikta no islāma zemēm uz nemuslima zemēm. Tas ir pirmkārt. Atkārtoši. Hadžs, tas ir svētceļojums uz Meku. Tiek veikts reizi mūžā, vai jau atļauj finanses kaut vai katru gadu 12. kalendāra mēnesī pēc islāma kalendāra. Un hidžra tiek veikta no nemuslima zemēm uz islāma zemēm. Otkārt, Taivāns teica, ka visi jūdi un kristieši pravietis viņus iznīcināja Arābu pussalā, tas pilnīgās muļķības. Tā, kad pravietis nomira, viņš bija parādā jūdista praktizētājiem naudu, kur viņš no viņa bija aizņēmies, lai nopirktu savu pārtiku. Un tā nauda tika atdota. Tā, kad bija Omārs, otrais halifs, par kuru pravietis Muhammads sallallahu alaihi teica, ja pēc maniem būtu pravieši, tad tas būtu Omārs. Ir hadis, kur viņš gāja garām kristiešu mūkam un raudāja, redzot, ka viņš tērē savu dzīvi pilnīgi bezjēdzīgā pielūgsmē, kuru Allah no viņa nepieņems, un tā tālāk. Labi, tas tā. Skaidrs, ka šis profesors, kā teikt, angliski runājuši, ir joke, bet kas ir dīvaini, ka tāds tumsoņi tiek aicināts kā islāma eksperts tik svarīgās tēmās. Kas tur ieiet runa par Ratnieku,
kurš atnāca uz studiju aizstāvēt latviešu tautas identitāti, drošību, ar glūti noskūtu Romas geju labākajās tradīcijās seju, apģērbies tipiskā baltu tradicionālajā kultūra vēsturiskajā uzvalkā ar šlipsi, jeb pārģērbies par amerikāni, teiksim tā. Viņš saka, ja tiks uzcelta mošeja, tad tas pievilinās nelegālos imigrantus. Un atbrauks nelegālie imigranti, automātiski palielināsies noziedzība, kā Taivāns tur briesmu stāstīja, ka Zviedrijā un Somijā bērns vairs nevar izlaist zielām, viņam atņem kurtku, mobīlo un viss tā tālāk. Tad es gribētu apbēdināt tie kriminālie elementi, kas brauc no tās saucamajām muslimu zemēm, viņus pievilina šeit nevis mošejas klātbūtni, bet naktsklubi, diskotēkas, brīvi pieejamās augsti tikumīgās latviešu un nemazāk augsti tikumīgās zviedru, somu, franču un vācu zeltenes. Tas, kas viņš šeit pilna, tas ir sodu sistēma, kur par zādzību tev nenocērt roku, par slepkavību tev nepiespriež nāvisodu, kāds paredzēts islāmā. Tas, kas viņš šeit pievilina. Nevis mošejas. Un tie cilvēki, kas iet uz mošejām, tie ir tie, kuri atbrauc šeit, smagi strādā un pelna pensijas tavai ratnieku vecmāmiņai. Un visiem tev Taivāna, tava vecuma pensionāriem. Tāpēc, ka latvieši visi ir nodzērušies vai ir aizbraukuši labākas dzīves meklējumos uz ārzemēm. Un tie cilvēki, kas smagi šeit strādā, maksā Latvijā nodokļus, lai varētu pabarot jūsu pensionārus, ģimenes cilvēki, kuru reliģija aizliek viņiem melot, zakt, nerunājot jau par laulības pārkāpšanu, pat skatīties svešām sievietēm, tie ir tie, kuriem vajag šeit dievnums, tie ir tie, kuri sevi garīgi attīra, un tie ir tie, kuri apmeklē lūgšanas. Un arī gribētu pieminēt, kā Taivāns paņirgājās par studentiem no Šrilankas, Indijas, Pakistānas, ka viņi te brauc studēt kebabzinības vai kaut kā tam līdzīgi viņš pateica. Tad es gribētu arī jums pateikt, ka nespļaujiet akā, no kuras pašiem varbūt nāksies dzert. Aiziet uz Stradiņa slimnīcu, aiziet uz bērnu klīnisko slimnīcu, aiziet uz jebkuru slimnīcu Zviedrijā, šeit Londonā. Un ja jums būs jātaisa operācija, vai jums jāizgriež būs audzējs, jāārstē vēzis, un lai lēmums no tā pasargā, tad visdrīzāk tie būs tie paši kebaba studenti no Indijas, Pakistānas, kur šeit brauc un kuri studē, papildus vēl smagi strādā, lai varētu palīdzēt uzturēties šeit Latvijā, tāpēc, ka studija maksa priekš viņiem nav maza, priekš to valsts studentiem. Tie būs visdrīzāk tie, kas jūs ārstēs. Tāpēc, ka latvieši studenti savu studiju 4 gadus nokodīs, notusēs ar meitenēm un pēc tam aizbrauks uz Londonu vai uz Īriju lasīt zemenes. Noslēgumā gribētu, kā saka, apkopot manis teikto, ka tas ir vienkārši smieklīgi un reiz arī traģiski, ka kaut kādi nacistiski noskaņoti elementi, lai spodrinātu savējās spalvas, lai, es nezinu, kāds viņam mērķis, netic, kāds ratnieks tik dumšs ir tiešām, ja, ka tāds muļķības var gvelst, visdrīzāk tas vienkārši tāds solis, lai uz, kā saka, nacionāļna zabočiniem atkal tiktu ievēlēts, gvelš tādas pilnīgās muļķības. Ka tiek liktas vienādības zīmes starp mošeju, nelegālo imigrāciju, islāmu un noziedzību. Un tiek runāts par kaut latviešu identitātes, kultūras saglabāšanu, kristīgām vērtībām. Es gribētu jums atgādināt, ka kristieši ienāca šī zemē 1000 gadus atpakaļ, slaktēja latviešus, dzina Daugavā, ar varu kristīja, sacēla uz latviešu vergu mugurām šitās baznīcas, ar kuriem tā lepojaties Vecrīgā. Un kļuva par neatņemamu latviešu kultūras sastāvdaļu, ka tagad ir jāaizstāv. Un patīk jums, vai tas nepatīk, vienu dienu arī islāms kļūs
par latviešu kultūras un tautas neatņemamu sastāvdaļu. Kopš tā brīža 25 ar kapekām gadu atpakaļ, kā es pieņēmu islāmu, pirmais latvietis, islāms kļuva par latviešu kultūras neatņemamu sastāvdaļu. Man ir 8 balti bērni, visi islāmticīgie, kas arī ir latvieši, Latvijas pilsoņi, Latvijas pasas īpašnieki. Mums vajag to dievnamu, un ja viņi nebūs, arī nav liela bēda, jo mēs esam tieši tādi paši latviešu tautas pārstāvi kā kristieši, ateisti, komunisti, pagāni un tā tālāk. Un šajos 25 kapekām gadus es neesmu veicis nevienu noziedzīgu darbību Latvijā, neesmu tiesāts, neesmu veicis nevienu teroraktu, atšķirībā no tā paša bēdīgi slavenā latviešu kultūras glabātājiem Patriots Šiškina. Nu, tas būtu tā arī divos vārdos man tāds emocionāls pārdoms par noskatīto sižetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jā, ienāca vēl viena doma papildinājumā par to, ka, ja kristieši šeit ienāca ar uguni un zobenu, apmēram 1000 gadu atpakaļ, un ar varu uzspieda savu kultūru, tad islāmticīgie šeit ienāca ar plovu, medicīnas, kompjuterzinātņu studijām, un nevienam ar varu savu reliģiju nav uzspieduši. Un ja runājam par tiem nelegāliem, legālajiem imigrantiem, bēgļiem un tā tālāk, tad es gribētu atgādināt augsti godājumam, aizmirsim vārdu vicemēram vai kas viņš tur bija, ka Latvija okupēja Irāku, Latvija okupēja Afganistānu, Latvija piedalījās Irākas un Afganistānas iznīcināšanā un izlaupīšanā. Nevis Irāka uzbruka Latvijai un nevis Afganistāna uzbruka Latvijai. Un uzdod savu jautājumu, no kurienes un kāpēc tad tie bēgļi parādījās. Varbūt vajadzētu pārstāt ar varu uzspiest savējo kultūru un tradīcijas muslimu zemēm, lai nebūtu pēc tam jāčīkst, pēc tam, kad jūs iznīcināt miljoniem, padarāt pa kropļiem miljonus, iznīcināt miljoniem īpašumus, veselu valstu infrastruktūras, un pēc tam jūs čīstat, ka no turienes neskapēc bēgļi nāk uz šejieni. Tā kā varbūt vajadzētu padalīties ar to, ko jūs salaupījāt no muslimu zemēm. Nu, un tas būtu arī tā kā punkti uz i. Un vēl ko gribētu pateikt, patīk jums tas vai nepatīk, tas ir Allah apsolījums, islāms, visa cilvēks pieņems islāmu. Vienu dienu cilvēkiem apniks kalpot vienam otram, apniks pielūgt radības, cilvēkiem apniks cilvēku izdomātās nepilnīgās likumu, normu un sistēmas un tā tālāk, un brīvprātīgi cilvēki paši pieņems islāmu. Un gribētu apsveikt latviešu tautu ar veiksmīgu izmiršanu. Un ratniekam arī gribētu teikt, pasties varbūt spogulī kādreiz un uztaisi DNS analīzi. Kaut kā tu man neesties pēc tīrasiņa ārieša. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Čau.